Aigars, sveiks, lai dzīvo. Sveiks, lai dzīvo. Andis tevi traucē no Lantas mūžas. Klausies, es WhatsAppā tev tikko nosūtīju bildītē, tu ieraudzīsi krēslu. Un krēsls ir pirmās saeimas sēžu zāles krēsls, par ko liecina arī zīmogi otrā pusē. Es tev pārsūtīšu pēc tam. Krēsls ir viens pats. Mēs viņu atvedām no Rēzeknes, viņš nokļūsi Rēzeknē pa šiem 100 pāris gadiem. Un jautājums ir, vai tev būtu interese viņu atrestaurēt? Nu, labi, izklausās interesanti, jā. Okay. Nu, labi, es paskatīšos bildītes un tad jau padomāsim, kas ko kā. Jautājums ir, vai tad, ja tu piekritīsi, vai mēs varēsim aizbraukt pie tevis uz darbnīciņu tavu foršo, un arī drusciņu kaut ko uzfilmēt. Jūs jau tik tālu redzīgi, vai pagaid mierīgi. Vispirms kaut kas ir jāatrod par to krēslu, un tad arī domāsim. Paldies tev, Aigar, paldies. Labi, čau. Aigars solīja paskatīties tās fotogrāfijas, kas mums ir. Es domāju, ka cerībā, ka viņam būs interesants šis projekts, tad iespējams, ka mēs varēsim nokļūt viņa superīgajā darbnīciņā. Iespējams, ka viņš mums atļaus arī kaut ko pafilmēt. Tā kā gaidām ziņu no viņa. Labdien, Mārtiņš no Lantas mūžas. Labdien, Evita. Ļoti patīkami, jā. Esmu šodien Rēzeknes pusē pupu mājās. Pupu mājas, no vārda pupas. Jā, un šeit ir īpašums, un šeit ir mūsu krēsls. Es esmu Čakša Franča mazmeita. Tu minēji, ka viņš gan pusgadsimtu šajā īpašumā ir bijis. Man šķiet, ka vairāk. Es to pusgadsimtā rēķinu līdz tiem 2000 gadam. Šis krēsls pildīja kādu funkciju, viņš bija lietots, viņš stāvēja goda vietā, vai viņš sēdēja pie lielā pusdienu galda? Nē, krēsls stāvēja goda vietā, un viņš bija vairāk tā kā mēbele vecmammas mājā. Ērts viņš nebija tāpēc, ka viņš ir liels, arī pie galda nepieliks, jo tā māja bija maziņa pēc kvadratūras, un tas krēsls aizņēma ļoti lielu vietu, tāpēc viņš stāvēja pie sienas, un biežāk uz viņa varbūt bija kaut kāds mētelis nomests, ja kāds atnāca, bet principā viņš bija tā, jā, goda vietā. Tāda īpatnējā mēbele, kuru mēs bērni apbrīnojām. Vai viņš ko stāstīja vectēvs, vai kāds būtu jūs bērnības atmiņas par šo, kā viņš šeit ir nonācis? Tad, kad es piedzimos, vectēvs jau bija miris. Un es par šo krēslu zinu tikai no mana tēva. Tēvs zina stāstīt, ka vectēvs aizbrauc uz pagastu, tas ir Mežvidu pagasts, un atveda daudz mēbeles ar zirgu. Viņš nemācēja pateikt, vai viņš viņas ir nopircis, bet tās mēbeles bija arī šis krēsls pagasta mājā. Pagasta mājā, kā viņš teica, nokļuvis ticamāk pēc tā 40. gada okupācijas, kad tās saimas mēbeles vienkārši tika visas izmestas ārā, vai kāds varbūt viņas paņēma, kāds tur paspēja saglabāt. Bet principā apmēram tas laiks, kad viņš šeit ir nokļuvis, ir tad, kad mans tētis vēl bija maziņš. Tas, protams, bija pēc kara jau kaut kādi 50. gadi. Vai jūs jau toreiz zināt, no kurien šis krēsls nācis? Nē. Viņam ir šiltais? Es prasīju, kas tas tāds ir, kāpēc rakstīts ir saima un numurs. Vienkārši kaut kāds kārtas numurs, laikam mēbeles uzskaitītas, tā tas izskatās. Man neviens nepaskaidro, kas tāda saima. Jo man likās, ka tas ir no vārda saime, tā kā ģimene, un mēs ar māsu to tā arī uztvērām. Ģimenes galvenais? Jā, ģimenes galvenais krēsls. Mēs arī viņu nemēģinājām ne tur piekrāsot, pielīmēt. Viņš ir tādā stāvoklī, kāds viņš ir bijis. Jā, tur jārestaurē būs, bet laikam labi, ka mēs tur neko paši neesam darījuši. Un kas tas tāds? Šeit ir kaut kādi gabaliņi, jā, ja jūs skatīsieties. Es neatceros no šita te, jo šeit ir tā kāja arī, mēs viņu nelīmējām, labi, ka nelīmējām varbūt. Viņa šeit ir tā kā tas ir restaurātori. Un šeit ir arī tie gabaliņi.
kas mums bija. Vienkārši varbūt pie jūs viņus atradīsiet, kur. Un kur tas uzraksts Saima? Jā, mēs varam tagad viņu tā rīksts, jā? Jā, tā, te varbūt noliekam. Jā, tā kā kur tas uzraksts ir. Un tas, es saprotu, ir kaut kāds vienkārši kārtas numurs. 3372, es nemaldos, jā? Nekādi labojumi viņam nav veikti. Tas visi oriģināli, kā viņš nāca šo te... Pilnīgi nekādi labojumi nav veikti. Jo bija tāda doma vēl, kad mans tētis bija dzīvs, un viņš teica, mēs varam šeit jaunu ādušu, tur paralonu ielikt. Tā kā renovēt. Jā, tā kā lai viņš ir nokrāsot to krēslu, bet mēs to neizdarījām. Un laikam labi, ka mēs neko arī neizdarījām. Nav šeit nekas tās visas nagliņas, kas šeit ir, un viss ir pilnīgi neaiztikts. Es jūtos ļoti pacelātam. Man liekas, ka es nevis tā kā kaut ko sev atņemu, bet es izdaru labu darbiņu, un es noteikti esmu pārliecināta, ka tas krēslis dzīvos vēl vismaz vairāk dzīves. Jā, un man liekas, ka tas krēslis arī iederēsies tādā varenākā vietā. Krēsls ir droši saņemts mūsu rokā. Brauksim apakaļ uz Rīgu un skatīsimies, ko mēs varam viņam dot jaunajā elpā. Jā, tādai gruntīgai lietai tas vairs ir atbilstoši, jā, var just, jā. Kas tam mums šodien te ir atbraucis? Jā. Laba mantiņa. Nedaudz jau zinot, aizsteidzoties notikumiem pa priekšu, mēs jau aptuveni saprotam, kas tas ir, un tagad galvenais izpētīt vēl padziļinātāk. Izstāsta, ka darbs ir labs darbs, arī visi tie savienojumi izstāsta labi. Griezums labs izskatās, masīvs ozols, jā, es jau te ķirciņu jūs, tad masīvs, dabīgs ozols. Jā, un baigais brīnums ir tas, kad šitā apsējuma zona saglabājusies. Protams, ka tur ādā ir krakelūrs uzmeties, bet tas nav nekas liels, un tā ir baigā vērtība, saglabājas arī tapsējums, jo bieži vien restaurācijā arī cilvēki grēko ar to, ka viņi uzliek jaunu tapsējumu, un tas uzreiz jau notušē kaut kādu veidu informāciju. Uzreiz tā informācija vienkārši pazūd līdz ar to tapsējumu. Šeit ir baigi labi, ka tas ir saglabājies labs, un ir vēl šis te tonīts redzams arī šitajās dziļākajās vietās, kā tas var izskatīties tajā laikā. Es pieļauju kaut kāds 20. 30. gadi varētu būt izgatavots. Kaut kas ir bišķiņ jāpēt, un tad jau varētu arī vairāk kaut ko pateikt. Bet apakšā kaut kas ir pareizi. Un ķirmīts kāds iemetinājies ir bijis, bet ķirmis ir sīkums salīdzinot ar to, kas te ir rakstīts. Tātad Saima, numurs 23372. Tas ir ar krāsām uzkrāsos, tas nav bijis kā uzlīme vai kaut kas tur iegriezts. Baigi labi, ka šitas te ir saglabājies. Tikai interesanti, kurā laikā tas ir tapis. Pirmais Saimas, otrās, trešās. Šis viss droši vien, ka būtu pētīšanas vērts jautājums. Jā. Vairāk kā 100 gadi pagājuši, un tādi tikai tādi sīki bojājumi, varētu teikt. Mūsu uzdevums tagad saprast ir, mums nav zināms, ka būtu kaut kur iet apsējumā paslēpt iekšā briljanti. Mums, es domāju, ka pietiekuši ir arī interesants tas motīvs un tas sižets. Saprast, no kuras puses tad īsti un kam ir bijis domāts šis krēsls. Skaisti, ka uz viņu ir sēdējuši visnotaļ cilvēki, kas ir ietekmējuši un likuši pamatus Latvijas brīvvalstī. Tas ir pavisam skaidrs. Es esmu ļoti laimīgs, ka mēs esam Aigara Pilnieka darbnīcā. Jo viena lieta ir restaurēt viņu
un nolikt godu vietā tā, lai cilvēki arī uz viņu varētu skatīties nākotnē, apmeklējot mūžu un vērot un sēdēt viņā un priecāties par šo mākslas darbu. Bet otra lieta ir tā pētniecība, tieši tā pētniecības daļa, kas man paši ļoti interesē vēsturi, un es esmu laimīgs arī, ka krēsls ir nokļuvis tieši pie vislabākā restaurātora, mēbeļu restaurātora Latvijā, Aigara Pilinieka, un Aigaram arī ļoti svarīgi ir vēsture un tieši šī izziņa, un tas ir, es domāju, ka lielisks pamats tam, lai mūs izveidotos foršs stāsts. Es iedomājieties, uz šī krēsla ir sēdējuši valsts vīri, kas dibināja Latvijas valsti, kas pieņēma akūti svarīgus lēmumus, lai mēs šeit stāvētu vispār. Un, ja Lants Muiža dod tādu iespēju cilvēkiem, es ceru, ka arī tas tiks realizēts, pasēdēt uz to krēslu, ja? Iejusties tā laika varbūt tajā noskaņā, ja? Pataustīt to roku balstu un, hei, tā bija tajā laikā, tie nebija mūsdienu izstrādājumi, kas nebija kvalitīvi, ja? Un, šis ir kvalitīvs izstrādājums, un šeit ir daudz meistaru piesaistīti bijuši, lai tas taptu. Kāda neziņa bija tajā laikā, tas nebija tā, ka mūsdienās mēs tur varbūt pa vienu likuma projektu nevaram vienoties cik ilgi, ja, bet tajā laikā viss bija jābūvē no jauna, un man liekas, ka tā noķer to saucamo feeling tajā krēslā sēžot būs tāda laba lieta, ja Lants mums to piedāvās. Jā, pavisam noteikti. Pavisam noteikti mums tā ir mūsu misija dalīties ar cilvēkiem, iedvesmot viņus un ja kaut viens iedvesmojoties no tā vai atjauno kādu atkal vietu Latvijā vai kādu mēbeli vecu un atgriež dzīvību tai lietai, tad tā misija ir izdevusies. Man patīk šie teksti, es metos iekšā šitajā stāstā. Būs labi. Tagad vajadzētu papētīt dziļāk un vajadzētu pastīties arī, kas tur pa laku virsū ir un tās detaļas, kuras te ir saglabājušās līdz šim. Cik daudz tie trūkumi ir. Un es tad arī vienkārši skatoties uz krēslu, nevajag pārspīlēt ar restaurāciju. Tas nav vajadzīgs. Mēs viņu varam uztaisīt kā ledeni, kā konfekti, bet tas nav vajadzīgs. Tad mēs uzreiz pazaudējam arī to stāstu un pieņemsim, šis te roku balsts, ja, vai šis te, viņš glabā tomēr to cilvēku pieskārienus. Un tas nekas, ka te ir tāds raips, ja. Protams, ka nedaudz tiks plānināts šis lakas slānis un uzlikt jaunu laka ļoti, ļoti maigā slānīti. Galvenais ir nepārspīlēt, tas ir ļoti svarīgi šajā gadījumā. Un svarīga lieta ozolam, nav divu vienādu ozola dēlīšu. Katrs šis te rakstiņš, šī te tekstūra ozolam ir citādā. Šeit mēs redzam, ozolam ir zars šajā vietā. Tas varētu būt labs izziņas materiāls tam, lai, pieņemsim, ja mēs varam tās fotogrāfijas iegūt ar lielāku izšķirtspēju, mēs varētu noteikt, kurš no tiem krēsliem ir īstais. Kurā vietā tas ir glabājies un ideālā variantā, kurš tā sēdējis. Šeit arī var redzēt, ka ir tie saucamie ozola sērdes stari. Te var redzēt, ka viņi izriet no šīs te daļas un viņi aizvijās šajā te zonā. Protams, es ilūzijās nedzīvoju tajā laikā, ja atklāju šo te zāli, un ja šīs te mēbeles bija, visticamāk, tas ir Viļa Rīdzinieka šis te, viņa darbs, ka viņš fotografēja šīs te cilvēkus, interjeru, bet nekad jau cilvēki nepievērš tajā laikā šo te fotografēšanu uz mēbelēm. Tā nebija prioritāte. Prioritāte bija cilvēki. Notikums, bet mēbeles nav. Un tas ir savā ziņā tāds mīnus tam, tai pētniecībai, bet tas arī dod tādu ļoti labu tādu vilkmu, lai tu to darītu. Un ja tur var redzēt, kaut kāds roku balsts ir bijis kaut kādā kadrā, tas ir baigais uzreiz tāds kaceklis, lai meklētu tālāk. Tā kā vajag patīrīt vai pastīties, kas no tā viss iznāks. Galvenais nepārspīlēt to restaurāciju, jo lai paliek tie nospiedumi, tas laika iezīmes. Bet, pieņemsim, šajā te vietā ir jāaudzē klāt. Te var redzēt, ka šis te šķērslis, spraislis ir vienkārši šo te ligzu tā kā
pabojājis, par cik ir šūpošanās, un šeit ir nolūzusi daļa. Te ir jābūt virpotai daļai, klāt, kad to nāksies izvirpot, pēc tam pielīmēt un izgriezt. Tas pats arī šajā savienojumā, bet tas ir ļoti interesanti, ka milzīgs laukums ozolam, un kā viņš tajā vietā varēja salūst. Šito jau es, kad pirmoreiz ieraudzīju, skatījos, un iespējams, ka kāds viņu ir kaut kur metis, vai arī tas ir stāvējis kaut kur augšā, un šito kāju ir nokritis. Un tad tas lielais spiediens bijis. Bet šeit nekas baigi neliecina par to, tad arī šeit kaut kas būtu atšķēlies. Jā. Šis jau man izraisa tādas baigās aizdomas par to, kā tas varēja vispār notikt. Parasti ir tā, ka spraislis kaut kur pārlūst vai savienojumi vaļā, tas ir normāls process, bet šis ir nav forši, kad tik liels laukums ir salūzis. Un te var redzēt arī veco līmi, tā vecā līme, viss ir jānotīra nost, ir jāuztais tā virsma abrazīva. Tas nozīmē, ka vai tā līmē ir kur ieķerties. Un te var redzēt šim te par spraislim, kā viņš bija. Viņam ir jābūt, tāpatās arī jāliek atpakaļ, kāpēc? Te ir tās nodiluma pēdas. Tām ir uz augšu jābūt. Tāpēc, kad visbiežāk te arī lika kājas, un tas ir arī bieži vien priekšējiem spraišļiem. Te man izskatās, ka šis te vispār, šī te ir augšpuse. Jā, tā kā vienkārši iegriež šādā veidā, un tajās vietās, kur nav nodiluma, tā kā pakļauts nodilumam, tur tā lakas slānis ir biezāks. Un te var redzēt, ka kustās, jā, te jau nāk vaļā arī šis te. Jā, tā kā. Kurien šis bija lūdzu? Jā, un tad šitiem te skatāmies, un šis došien no šīs te puses. Reku, puzle. Kāds ir līdz puzli. Bet ļoti labi, ka šīs te daļas ir saglabātas, un arī īpašnieks to ir izdarījis. Tas ir ļoti, ļoti apsveicami. Jā, tajā apsējumā ir iekšā jūras zāle, un īstenībā tā jau nav jūras zāle. Tas ir palmām aug tā saucamā, kas ir tas mizē, riņķi ir tādas lielas skaras. Un tas jau ir tas pildījums jūras zāle. Pieņēmums ir tāds, ka viņa kādreiz peldēja no jūras, no tālām zemēm, un tāpēc viņa sauc par jūras zāli. Un šeit ir iekšā tā jūras zāle, viņa jau pilnīgi var just, bet šajā gadījumā neko neņems vaļā. Un tas ir tas, kas rada to ilgmūžību. Ja krēslam vairāk kā 100 gadi, tad tā jūras zāle to apsējumu arī veidoja, te būtu ielikts porcelāns. Viņš jau sen būtu tā kā sadrupis, un šeit būtu taisna plakna, un šī āda būtu vienkārši nokarājusies. Ja? Tā kā, tas šajā gadījumā spēlē par labu mums. Tajā laikā arī izmantoja tādu laku kā šella, kas iedeva to dzidrumu, viņi neveidoja tādu plēvi ļoti lielu. Un viņi ir atgriezeniski, un tas ir ļoti labi. Atgriezeniski nozīmē, ka viņi visu laiku var tā kā atjaunot un uzfrišināt. Un tad mēs redzam, ka tas gala rezultāts arī šāds izskatīsies. Ja, te ir gaišāka vieta, te ir tumšāka vieta, bet tas koptēls ir savākts. Protams, ka šīs te daļas, kas ir vienmēr pie grīdas, tās ir pakļautas grīdu mazgāšanai, te vienmēr būs tumšāks. Tas ir skaidrs. Jā, šādi 3 mēneši pagājuši kaut krēsla saņemšanas darbnīcā, un nedaudz tādi darbiņi ir izdarīti, tādi prioritārie, manuprāt, un kaut kas ir sagatavots, lai varētu mesties pilnā restaurācijā iekšā un atjaunot. Tā kā iesim un skatīsimies. Un kas ir interesanti, uzreiz teikšu, kad vienkārši skaties uz krēslu, un krēsls jau pats kaut ko dažreiz saka priekšā. Vienkārši tāda niansīte, pieņemsim, ja mēs pastamies uz šito te bojājumu, kas te... Jā, tautāk. Jā, tātad noteikti mēs varam izsacināt to, ka blakus ir bijis vēl viens krēsls. Tātad, cik es tur bildē redzēju, 4 krēsli šajā pusē, tas bojājums ir noteikti mazāks. Un tad es domāju, ka ja šāds pats krēsls stāv te blakus... Kreisi viņam, jā. Jā.
tas nozīmē, ka tas bojājums būs lielāks. Šajā gadījumā iespējams, ka tas bija tas prezidiju galds, kas tur stāvēja. Iespējams, varam izsacināt, ka tas ir bijis skanies no priekšpuses kreisajā pusē. Bet tie tikai pieņēmumi, mēs to nevaram pateikt 100%, bet kaut kādas tādas lietas saka mums priekšā. Nu, šeit ir vairāk tas koks sasists nekā šajā vietā. Nu, šeit ir ļoti minimāli. Te var redzēt, ka viņš ir skāries klāt kaut kādai taisnai plaknei. Tur atkal kaut kādai izliektai sfēriskai plaknei. Bojājums ir salīdzinoši vecs. Nu, tātad, šim arī varētu būt kādi 50 gadi, man liekas, kā minimums. Pašam bojājumam, jā. Un labā ziņa ir tāda, ka šis bojājums ļoti labi iesēžās. Nu, tādā ziņā, ka es viņu varēšu iestrādāt šādā veidā un pēc iespējas mazāk tā plaisiņa būs redzama. Nu, un par pašiem tādiem mazākiem bojājumiem, jā, nu tad ko es darīju? Es paņēmu, izvirpoju šādu te detaļu. Un tad redzam, jā, šajā vietā nav detaļas. Tur, kur gaišais koks, tur vispār nebija detaļas, tāpat kā reku šeit. Un es izvirpoju detaļu, kas ir svarīgs šis te diametrs. Šis diametrs un šis diametrs. Un, kad izvirpoju detaļu, tad ir jāpielīmē šī te daļa klāt. Un kas ir svarīgi, ir jāievēro šis te šķiedu virziens. Tad restaurācija ir tas, lai pēc iespējas mazāk redz, ka kur kāds vispār būtu pirksts pielīdz. Tātad mans darbs nedrīkst būt pamanāms vispār. Nu, es to pamanīšu, es to zināšu, bet tādam neprofesionālim viņš nedrīkst to redzēt vispār. Jā. Un, nu jā, šī te daļa tika izvirpota, un tad es viņu piegriezu klāt, un reku šeit arī tad nav šī te daļa, nu, un tad es vienkārši lieku šādi te klāt. Atzīmēju, piemeklēju šķiedru virzienu, te mēs varam redzēt arī to serdas starus, un šeit varam redzēt tās dzīsliņas, kas aiziet. Nu, tad man maksimāli ir jāpiemeklē šī te daļa. Un pieņemsim, šajā vietā es esmu attīrījis. Nu, viss krēsls ir attīrīts, bet šajā vietā ir tas nodilums. Un, tā, ko uzklāsim maz plānu kārtiņu to Shelox politūru, tad uzreiz tas ozols atdzīvosies. Viņš sāk spēlēties. Tā nav mūsdienīga laka, kaut kāda sintētika, kad mēs notušēsim to tekstūru. Šajā gadījumā viss viņš sāk spēlēties un dzīves paliks tas koks. Jā, un vēl par koka tekstūru. Tātad varam redzēt šīs te nodiluma pēdas. Nu, te var redzēt, šeit ir laka, šeit nav, šeit ir, nav. Nu, protams, tas viss tiks ar to lakas kārtiņu tā kā mīkstināts, viņš būs tāds vienmērīgāks, bet viņš nebūs perfekts, viņš nebūs tā, vienā tonītī un to mazo grubulīti, to lakas pacēlums, tas, kas ir augstāk, to varēs just. Un tā ir tā niansīte, kas ir svarīga, jo šeit ir pieskāries kāds no, pieņemsim, Saeimas deputātiem, jā, un tas arī ir tas svarīgais. Es arī te varu pieskārties, jā, un arī tīrot pašu krēslu, attīrot šo te senlaicīgo laku, tad es vienkārši tad tikai ievēroju, ka šajā rokbalstā šeit nav detaļas. Redzam, šajā vietā nav detaļas. Šeit ir izliekums. Jā, un pirms tam es to nebiju nemaz ievērojis. Jā. Nu, un tad ir jāpielīmē atsevišķa daļa klāt. Un kas ir interesanti, tad nevis interesanti, bet kā nepieciešams. Tā tad redzam, iet šķiedu virziens šāds. Kāpēc? Tāpēc, ka te ir zars. Ko es izdaru? Es atrodu tieši tādu pašu izliekumu. Šeit ir zars. Un šajā gadījumā es viņu te pielīmēšu klāt un pēc tam piegriezīšu pēc nepieciešamās formas. Nu, tā ir tā restaurācija. Vieglāk, protams, nemeklēt taisnu ielikt un uz priekšu. Jā, varbūt neviens arī nepamanīs, bet šajā gadījumā tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nu, tāda zuduma vieta. Un, nu, šādas vietas arī ir zudumiem, jā, bet šeit nekas netiks darīts. Lai paliek tas mazais zudums, lai tā ir tāds kā pierādījums tam, ka tas ir senlaicīgs. Varētu visu smuki aizpildīt, bet to šajā gadījumā nevajag. Nu, šeit bija lielāks, un tas ļoti acīs leca uzreiz, un tas nebija labi. Nu, te es esmu ielīmējis, un arī tas pats piemeklēs šķiedu virzienu, tekstūru un, protams, koku sugu. Tātad pēc tam, kad ir pielīmēts, tad mēs ņemam un vienkārši nogriežam. Vienkārši. Jā, nu tad šī te kāja nolūzus, un līdz ar to arī šie te virpotie spraišļi ir atdalījušies. Un kas ir savā ziņā jocīgi ar tiem virpotajiem spraišļiem, ka viņi ieiet iekšā tieši šajās te
ligzdās bez tāda pleciņa, un tad, kad laika gaitā koks žūst, tad tie sprēšļi arī atdalās tā līme izstrādājas, un vienkārši viņi paliek vaļīgi. Un tad es tā kā savu metodas izdomājis, kad vienkārši vajag šo te tapu tā kā uztaisīt platāku, un tad es iezāģēju tajā galā, un iestrādāju tādu tā kā koku gabaliņu, kas nedaudz paplatina to tapu. Un ko tas nodrošina? Tas nodrošina stingrību. Tā, lai mums nebūtu pēc kaut kādiem 2 gadiem atkal kaut kas vaļā, lai tās tapas būtu stingras. Un tad visos šajos te virpotajos galos, kas nāk iekšā, tad es iestrādāju šādus te gabaliņus, un tad mēģināsim šo te piegriezt un pielaikosim, kas tur ir, vai derēs tajā iekšā, tajā ligzdā vispār. Tagad viss ķīmijas tā kā mēģina ārā. Tātad varētu jau paņemt tādu lielo slīpkluci, un smuki pieslīpēt šādā veidā. Jā, visu gabalu. Visu gabalu smuki būtu vienā plaknītē, bet te mēs pazaudētu uzreiz to pamatmateriālu. Tieši apdara ziņā, un to īsti darīt nedrīkst. Šitas pagaidām rupšs vēl ir salīdzinoši. Tad vairākas reizes pieņemšu šito gabaliņu nobeicēšu. Lai iegūtu to vecumu, vairākas reizes nevar tāda viena. Tad ir jāpiebeicē, jāpieslīpē, lai tajā dziļākajā šķiedrās ieiet iekšā tā beice. Un te arī varam redzēt, ka tās dziļākās šķiedriņas, viņas ir tumšākas. Lai panāktu to efektu, ka tas nav jauns gabaliņš ielikts iekšā. Tad varētu teikt, bišķiņ tāda māksla, ka tu visu laiku kā nodarbojies ar mākslu, savā ziņā mākslu. Redzēt, ka dažās vietās tas ķirms tomēr ir to krēslu pagaršojis. Reku te tie mazie caurumiņi, kas par to liecina. Tad kaut kas savā laikā bijis, vai tas ir bijis jau pēc Saeimas. Negribās ticēt, ka Saeimas ēkā varētu būt kāds ķirmis bijis iekšā, ja? Bet mazums kāds varbūt ir apģērbi ir atnesis. Bet cik ātri viņš parādījies, tik ātri viņš ir notinies. Tikai daži tie caurumiņi. Tie priekšmeti jau īstenībā ir tā kā tādi pacienti, nerunājošie pacienti, tikai dažreiz viņi runā pretīm, ja, tā kā tā restaurācija nesokās tik raiti, kā ir iedomāts, bet tas jau ir mans mērķis iedot tiem pacientiem ilgmūžību. Ja cilvēkam mēs tur iedodam 50 vai 70 gadu ilgmūžību, ja, tad priekšmetiem es ceru, ka tie ir vairāk gadsimti. Man tā gribas ticēt, kad iedot to dzīvību. To spēju tiem cilvēkiem kalpot. Jā. Tā kā tā, nerunājošie pacienti, guļošie pacienti, kurus vajag nolikt uz ķepām. Jā. Tā kā. Krēsls ir pie manis, jau varētu teikt, kādu pusgadu, un kaut kādu pēdējo mēnesi esmu veltījis restaurācijas darbiem. Un tie restaurācijas darbi ir tādu milzīgu pietāti, maksimāli saglabājot oriģinālu. Tad, kas ir izdarīts no darbiem, ir demontētas detaļas, kas bija vaļīgas, izgatavotas detaļas, kuras trūka, un samontētas tās, un tas galvenais bojājums bija šī te krēsla labā kāja, kad tā konstruktīvā stabilitāte ir iegūta. Un izgatavotas visas detaļas, tonētas, plānināta laka un uzklāts apdares slānis. Un kas ir svarīgi, tad nekur es neesmu mēģinājis tā kā milzīgi paslēpt šīs te kaut kāds bojājuma pēdas, pieņemsim sānos vai spraišļu nodilumos vai arī šeit priekšējās cargas nodilumā, lai tas paver tādas varbūt nākotnes iespējas arī pētniekiem rekonstruēt tos cilvēkus, varbūt uzzināt, vai tas ir bijis kāds no cilvēkiem, kas liek labo kāju pār kreiso vai šajā gadījumā kreiso pār labo. Ja? Jā, un arī apakšā tad saglabāts noteikti šis te ļoti svarīgais tas teksts un tas tie cipari, tas numurs, un sēdītē ir arī iestrādāts tāds tapas, jo laika gaitā sēžot, tad vienkārši bija šie te spraišļi bija tā kā nedaudz nolaust, un šeit es iestrādājis tādas tapas.
Tas no tādiem varbūt ne tik redzamiem darbiem. Nu jā, viss ir salabots, un arī es jau lieliski zinu tās vietas, kas ir labots. Es uzreiz tās varu pateikt, bet ja tā vizuāli kopainā skatoties, to nevar pamanīt, nu tad kā restaurācijā ļoti svarīgi, ja neredz tās restaurātoru pēdas, tad tā ir bijusi tāda laba restaurācija. Katram, protams, tas galvas lieta ir citādāk un izpratni, bet šajā gadījumā es domāju, ka tas ir ļoti labs izziņas materiāls turpmākajai pētniecībai. Un, ja mēs par tādu spīdumiņu arī runājam, bieži vien man arī klienti saka, viņš tāds spīdīgs ir, ja? Tas spīdumiņš ar laiku iesēdīsies, viņš pazudīs. Un jāatzīst, mēs visu laiku esam pieraduši pie tāda vizuālā tēla, visu laiku redzot to tādu ļoti matētu, nobružātu un tādu pēkšņi, kad uzliek tādu kaut ko ļoti, ļoti plānu, tādu lakas kārtiņu, reiz liekas, tas ir vizuāli kaut kas cits, tas ir jauns, ja? Bet nē, ideiski. Es domāju, ka sākotnēji, ka šie krēsli tika izgatavoti, tā varēja arī būt tā spīduma pakāpe šim te materiālam. Es tā domāju. Protams, mums ļoti grūti pateikt to, bet vienā no tā laika arī šiem te katalogiem mēbeļi, tad varam redzēt, es vienkārši atradu, ka šeit ir tāda Rūpniecības nama Rudolfa Vīto mēbeļu fabrikas pulierēšanas nodaļa, kur tieši šie te meistari arī to ir nodarbojušies. Un šīs ir 30. gadu mēbeles, un viņi tieši ir pulējuši šo te šēllaku, arī tas, kas ir šeit uzlikts virsū un kas ir sākotnēji arī bijuši. Šeit nav pulēts, šeit ir īvēts. Ja mēs pulējam, tas nozīmē, ka spīdumiņš aizvien vairāk parādīsies, ja? Bet mums šajā gadījumā to nevajag. Tas nav vajadzīgs. Tāda šellaks politūra ļoti, ļoti plānā slānī kārtā, ļoti plānā. Var teikt, tas ir tīrs spirts. Tās kārtas, pieņemsim, šeit ir kādas 3 uzliktas virsū, bet idejiski, ja pulē mēbeles, tas ir ļoti daudz neskaitāmas kārtas. Ja? Bet šeit, kā es teicu, nedrīkst pārdozēt, nedrīkst pārspīlēt, tas šajā gadījumā nav vajadzīgs. Un, jā, tā kāja bija pārlūzas pusēm, šeit ir iestrādāta tapa un loģiskie spraišļi bija vaļā. Ja no tāda glītuma viedokļa skatoties, ja, tad, protams, ka šo praisli mēs varējām griezt pa 360 grādiem un šīs te bojājumas ielikt uz iekšpusi, bet šajā gadījumā es viņus tieši speciāli atstāju tur, kur viņi oriģināli bijuši. Visticamāk, tas ar kājām ir nodaldēts šajās te vietās, un es arī viņu tur atstāju, lai būtu tas pierādījums. Es to neslēpju, lai tas būtu tāds kā izziņas materiāls. Tas arī liecina par to tādu senumu tam krēslam. Šeit ir tāda koksnes īpašība, ka šajā virzienā koks sarūk vairāk nekā galeniski. Un šeit visticamāk, laika gaitā šī tapa bija izlīdus ārā nedaudz, un šeit var redzēt tādas zāģu pēdas, ka kāds vienkārši tā brutāli ņēmis un ar zāģi nozāģējis to lieko, kas visticamāk ir traucējis šādā te virzienā. Un šeit var redzēt tās zāģu pēdas, un tās tikai atklājās tad, kad to laku plānini un kad tu uzliec to jauno šellaku stonīt. Pirms tam to nevarēja vispār pamanīt. Varbūt kādam tas kaitina. Es neticu, ka tas ir sākotnēji izgatavots. Tik brutāls tāds zāģu pēdas atstāts. Tā nevajadzētu būt. Tā kā, tas ar tādu laika iezīmi. Un vispār tie roku balsti bija pārklāti vairākas reizes ar tādu sarkanīgu tādu laku, kur vajadzēja visu atdalīt. Un tagad var redzēt, ka šeit ir tas oriģinālais lakas slānis ar tonējumu, un pēc tam ir mans uzliktais. Un var to nolasīt. Šeit šim balstam sevišķi ļoti labi tas nolasās. Tad arī strādājot pie katra objekta ir tās sajūtas, tas saucamais feelings, ka tu jūti, ka kaut ko gribās rakt, kaut ko gribās meklēt, un šajā gadījumā man ļoti gribās atrast šo te vietu, kur varēja tapt šī te krēsla dizains. Protams, tas ir visas Saeimas ēkas zāles interjers, bet šajā gadījumā es gribu tieši konkrēti atrast to vietu, kur Ežens Laube varēja šo te projektu izstrādāt. Un, tas ir tas milzīgais darbs, ka tagad ir jāapzina visas tās vietas, kur viņš ir strādājis, kur ir bijis viņa darbība, varbūt tas ir bijis pie viņa mājās. Pagaidām to ir grūti pateikt, bet es domāju, ka mēs to noskaidrosim un ir jāveic tāds pētniecības darbs, bet būs labi. Ir izziņas materiāli, ir pāris bildītes, kas jau dod šos te pavadienus, lai mēs varētu kustēties un iet tālāk.